Video novērošanas kameras darbojas kā galvenais līdzeklis cīņā pret noziegumiem, piemēram, zādzībām un transportlīdzekļu zādzībām. Tomēr daudzos gadījumos noziedznieki tiek noķerti kamerā, bet viņi nekad netiek identificēti. To pašu var teikt par dažiem pazudušo personu gadījumiem, kad viņi ir redzami drošības kameru ierakstos, bet nekad netiek atrasti. 47 gadus vecā Pamela Betlere kopš 2009. gada 14. februāra nav redzēta, un viņas ģimene un draugi nav no viņas dzirdējuši. Un policija ir aizturējusi viņas draugu Jose Rodrigesu Krusu, jo uzskata, ka viņš ir atbildīgs par viņas pazušanu. Viņu aizdomas radās, kad viņi pārskatīja novērošanas kameru ierakstus no Pamelas mājām, un tas, ko viņi redzēja, lika viņiem nekavējoties aizdomāties, ka notikusi ļaunprātīga rīcība. Pazūšanas dienā Pamela bija plānojusi Valentīndienas vakariņas kopā ar savu māti Telmu un Rodrigesu Krusu. Taču viņa neieradās. Tika uzsākta pazudušas personas lieta, taču izmeklētājiem neizdevās atrast nekādas viņas pēdas. 2016. gadā Pamela tika oficiāli atzīta par mirušu. Tad tika atklāts, ka Rodriges Kruss bija precējies ar 2 sievietēm vienlaikus, un ka viņa pirmā sieva arī bija noslēpumaini pazudusi. Video novērošanas ieraksti no Pamelas mājas parādīja, ka Rodriges Kruss ierodas un tad vairāk kārt ieiet un iziet no mājas 4 dienu laikā. Tiek uzskatīts, ka tieši šajā laikā viņš iznīcināja pierādījumus, neskatoties uz viņa apgalvojumiem, ka Pamela bija izbeigusi viņa attiecības un viņš vienkārši vairāk kārt atgriezās mājā, lai savāktu savas mantas. Rodriges Kruss tika arestēts un apsūdzēts noziegumos pret Pamelu un savu bijušo sievu, un pēc vainas atzīšanas viņam tika piespriests 52 gadu cietumsods. Pamela nekad nav atrasta, taču policija tagad ir slēgusi viņas lietu. 19. Novērošanas kameras ieraksts no muzeja Platsmutā, Nebraskā lika daudziem cilvēkiem apšaubīt, vai nedzīvi priekšmeti var būt apsēsti, jo viena no ēkas kamerām fiksēja kaut ko tādu, kas nedrīkstētu būt iespējams. Attiecīgais muzejs saucas Museum of Shadows, un to izveidoja Neits Rademans, demonologs, un viņa sieva Keita, kura ir garīgā mēdījis. Kopā viņi vāc un izstāda artefaktus no visas pasaules, kas, kā tiek uzskatīts, ir apsēsti, un muzejs ātri kļuva populārs gan turistu, gan vietējo iedzīvotāju vidū. Video novērošanas ieraksta laikā viņi bija savākuši vairāk nekā 3000 šādu artefaktu. Starp tiem bija lelles, par kurām tiek apgalvots, ka tās pārvietojas pašas no sevis, Ouija dēļi un pat mēbeles, kuras tiek saistītas ar paranormālām parādībām. Iepriekš viesi ir pieredzējuši, kā durvis atveras pašas no sevis, artefakti pēkšņi pārvietojas, it kā kāda neredzama roka tos kustinātu. Un vienā gadījumā kāds apmeklētājs ziņoja, ka viņu saskrāpējis kaut kas, ko viņš nevarēja redzēt. Neitam un Keitai tās ir ikdienišķas pieredzes, taču daudzi cilvēki izvairās no muzeja kā no mēra, baidoties, ka kaut kas pie viņiem pieķersies pirms viņi pametīs ēku. Tiek teikts, ka muzeja iekšienē valda makabra enerģija, un, ja ticēt attiecīgajam video novērošanas ierakstam, tas nemaz nav pārsteigums. Kādā rītā 2018. gadā, kamēr muzejs vēl bija slēgts, video novērošanas kameras, kas ierakstīja vienu no telpām, šķiet fiksēja paranormālu aktivitāti tieši notikuma brīdī. Telpā atrodas vairāki priekšmeti, piemēram, zārks, bērnu barošanas krēsliņš un bumba, kas redzama uz grīdas. Bet tad bumba pēkšņi paceļas gaisā, it kā to paceltu gars, un daži cilvēki ir izteikuši minējumu, ka ar to spēlējies spoks. Vai tas tā patiešām ir, joprojām nav zināms, taču nekad nav atrasts pārliecinošs izskaidrojums. 18. Gatu Rungai, ko vietējie vienkārši sauc par Rungai, atrodas Kaduado apgabalā Kenijā. Šī apgabala iedzīvotāji ir lūguši policiju sākt izmeklēšanu par virkni noziegumu, kas tika pastrādāti tur 2026. gada februārī, un viņi ir snieguši novērošanas kameru ierakstus ar aizdomās turamajiem. Vienā no video ierakstiem redzams, kā vīriešu grupa klīst pa ielām, meklējot savu nākamo upuri. Kad viņi ir noskatījuši māju, kurā vēlas ielausties, viņi izvelk kāpnes un atbalsta tās pret mājas žogu. Pēc tam viņi sāk kāpt pāri žogam viens pēc otra un dodas īpašnieka pagalmā, kur mēģina iekļūt mājā. Tas ir biedējošs video ieraksts, kas parāda, kas notiek šajā apkaimē, kamēr tās iedzīvotāji cieši guļ.
Vēl kāds video ieraksts rāda vīrieti, kurš ar plikām rokām un kājām kāpj pāri žogam. Liels vācu aitu suns nikni rej uz viņu, taču viņš paliek mierīgs un ķeras pie laupīšanas. Citā video laupītājam seja līdz degunam ir aizklāta ar sejas masku, un viņš izskatās pilnīgi vienaldzīgs pret to, kā atrodas kameras priekšā. Tā kā neviens no vīriešiem nav identificēts, ir iespējams, ka šīs laupīšanas turpināsies, līdz viņus izdosies aizturēt un saukt pie atbildības par viņu ļaunprātīgajiem noziegumiem. Dažas mājas tika izraudzītas par mērķi 2 naktis pēc kārtas, atstājot apkārtnes iedzīvotājus ļoti satrauktus, jo viņiem nav ne jausmas, kad vai kur zagļi uzbruks nākamreiz. Cerams, ka video novērošanas ieraksti palīdzēs identificēt dažus aizdomās turamos un ka viņus galu galā izdosies atrast. 17. 2014. gadā 23 gadus vecā Kiāra Stapsa dzīvoja Birmingemā, Alabamas štatā, un viņai bija problēmas ar automašīnas bremzēm. Viņa pastāstīja savam brālim, ka kāds vīrietis, kuru viņa pazina, bija piedāvājis palīdzēt, un viņa jautāja, vai brālis varētu aizvest viņu uz šī vīrieša darba vietu. Kiāra iepriekš bija griezusi viņa bērniem matus, tāpēc viņa uzskatīja, ka viņam var uzticēties. Viņas brālis piekrita un aizveda Kiāru uz Boost mobile veikalu Five Points West rajonā, kur šis vīrietis strādāja. Vīrietis bija teicis Kiārai, ka viņš viņai iedos naudu, lai viņa varētu salabot savas bremzes. Bet tad lietas ieguva dīvainu pavērsienu. Viņa un vīrietis pārunāja dažas minūtes, un, kā redzams, novērošanas kameru ierakstā no veikala ārpuses, Kiāra pēc tam pieiet pie bordo krāsas Chrysler, kas ir novietots netālu. Viņa pāris sekundes runā ar vadītāju un tad dodas uz automašīnas pasažieru pusi, pirms iekāp iekšā. Pēc tam automašīna atpakaļgaitā izbrauc un aizbrauc, un Kiāra kopš tā laika ir pazudusi. 2025. gadā policija veic kratīšanu īpašumā Terrace South ielā Enslī kopienā pēc tam, kad tika izsniegta kratīšanas orderis. Taču izmeklētāji vēlāk ziņoja, ka viņi nav atraduši nekādus jaunus pierādījumus. Lorence Dudlijs, vīrietis, kurš redzams braucam ar automašīnu videoierakstā, tika identificēts un nopratināts. Taču viņš nekad netika arestēts. Izmeklētāji paziņoja, ka viņiem nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apsūdzētu kādu Kiāras pazušanā. Un pēc 16 gadiem viņas liktenis joprojām nav zināms. Ik viens, kam ir jauna informācija par viņas lietu vai kurš var palīdzēt policijai viņu atrast, tiek aicināts sazināties ar Birmingemas policijas departamentu pa tālruni 205 254 1782 vai ar Crime Stoppers pa tālruni 205 254 77 77 16. 2026. gads aprit 15 gadi, kopš pēdējo reizi tika redzēts 20 gadus vecais Lūks Džolijs Durošē. Viņa ģimene joprojām cer, ka kādu dienu saņems atbildes par viņa pazušanu un ir piedāvājusi lielu naudas atlīdzību ikvienam, kurš sniegs informāciju, kas palīdzēs atrisināt viņa lietu. Lūks sākotnēji ir no Temiskamīngas, Kvebekā, Kanādā, taču viņa pazušana notika Ziemeļbejas pilsētā Ontārio. 2011. gada 4. martā viņš bija izklaidēties vakarā un ap pulkstī 23:54 mēģināja apmeklēt Cecila bāru, kas atrodas Meinas un Vaildas ielas stūrī. Taču viņam tika liekta ieeja. Dažos ziņojumos teikts, ka viņu neielaida, jo viņš bija pārāk piecēries. Savukārt citos norādīts, ka atteikuma iemesls joprojām nav zināms. Tādu viņš tika redzēts, kā pamet iestādi un sākumā pagriežas nepareizajā virzienā, pirms saprot savu kļūdu. Kad viņš pēc 2 dienām nebija atgriezies mājās, viņš tika izsludināts par pazudušu un tika sākta izmeklēšana. Tajā vakarā, 20:51, viņš nosūtīja īsziņu savam tēvam, un kopš tā laika viņa telefons nav ticis izmantots. Arī viņa bankas konti joprojām nav aizskarti, taču viņa bankas karte tika atrasta Šerbrūkas ielas 500 kvartālā 15. martā un tika nodota policijai. Tika veiktas teritorijas pārmeklēšanas, taču bez rezultātiem, un Vūka ģimene piedāvā $50,000 atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu noskaidrot viņa atrašanās vietu. Viņa raksturo kā brūniem matiem, brūnām acīm, 5 pēdu 8 colu augumā un sverot 150 mārciņas tajā laikā. 2011. gadā viņam bija breketes uz augšējiem zobiem, un izmeklētāji norādīja, ka viņi meklē raksturīgu violetu jostu, ko Lūks mēdz nesāt, taču tā nekad nav atrasta. Ik viens, kam ir informācija par Lūka lietu, tiek aicināts sazināties ar Ziemeļbajas policijas departamentu pa tālruni 705 497 55 55 15.
Ziemeļīrijas policija ir vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt atrast 39 gadus veco Natāliju Galaheru, kuru neviens no viņas tuviniekiem nav redzējis, kopš viņa tika fiksēta novērošanas kameru ierakstos 2026. gada 4. martā. Attēli no video materiāla tagad ir padarīti pieejami sabiedrībai, cerībā, ka kāds atpazīs Natāliju un informēs policiju par viņas pēdējo zināmo atrašanās vietu. Video materiālu ierakstīja kamera Amēlijas ielā Belfāstas pilsētas centrā ap 20:30. Tajā redzams, kā Natālija dodas Kēlana mājas virzienā, un viņa ir redzama 2 vīriešu sabiedrībā. Joprojām nav zināms, vai abi vīrieši ir atrasti un nopratināti, vai arī vai viņu un Natālija viens otru pazina. Tiek uzskatīts, ka tajā dienā viņa bija iecerējusi doties no Derijas uz Belfāstu, taču viņas tālākās gaitas pēc novērošanas kameru ieraksta joprojām ir noslēpums. Avoti nenorāda, vai viņa bija iecerējusi doties uz Belfāstu ar vilcienu, autobusu vai šo 2 vīriešu pavadībā, un nav atrasts neviens papildus novērošanas kameru ieraksts. Tāpēc policija ir aicinājusi ikvienu, kurš tajā dienā redzēja Natāliju, pieteikties, lai varētu precizēt viņas pēdējās zināmās gaitas. Ierakstā viņa ir ģērbusies baltā kraklā ar melnu mēteli, melnām biksēm un melniem zābakiem. Policija ir paziņojusi, ka ar katru dienu viņu satraukums par Natālijas labklājību pieaug, un viņi ir apņēmušies izmeklēt jebkuru no sabiedrības saņemto pavedienu, lai viņa varētu droši atgriezties pie savas ģimenes. Ja jums ir šāda noderīga informācija, lūdzam zvanīt uz ārkārtas tālruni 101, norādot atsauces numuru 1209 209 05 03 26. 14. Kortnija Leiksa bērnību pavadīja Sentlorensā, Ņūfaundlendā, un visu savu dzīvi viņa bija pazīstama ar savu brīvdomīgo dabu. Viņa un Džeisons Paiks iepazinās, kad bija pusauģi, vēlāk viņam kopā piedzima dēls. Pēc tam viņa iepazinās ar vīrieti vārdā Philips Smits, un pēc visām liecībām šīs attiecības bija toksiskas. Par viņu ziņoja policijai pēc tam, kad viņš viņu piekāva, un attiecības ar to beidzās, taču Smits atteicās to pieņemt. Viņš nosūtīja Kortnijas fotogrāfijas viņas jaunajam draugam, un viņu atkal ziņoja policijai. Kortnijai tika piešķirts miera līgums, kas ir līdzīgs aizlieguma rīkojumam, pret Smitu, kurš 4 dienas tika turēts veselības aprūpes iestādē, jo viņš šo ziņu neuztvēra labi. Viņš mēģināja panākt, lai tiesa atceļ šo rīkojumu, taču tas viņam neizdevās. Pēc tam viņš pārkāpa šo rīkojumu. 2017. gada 5. jūnijā sazinoties ar Kortniju 33 reizes vienas dienas laikā. Pēc tam viņu arestēja, kad viņš pabrauc garām viņas ģimenes mājai. Viņu arestēja un apsūdzēja visos noziegumos pret viņu, kā arī lika vairs ar viņu nesazināties. 4 stundas pēc tam, kad viņš pameta tiesas zāli, Kortnija pazuda. Viņa kopā ar savu jauno draugu bija aizvedusi dēlu uz peldēšanas nodarbībām, pēc kurām viņu aizveda mājās. Tika uzsākta pazudušas personas lieta, un karaliskā Ņūfaundlendas policija sāk izmeklēšanu. Tika publiskoti novērošanas kameru attēli no degvielas uzpildes stacijas, kur Kortnija bija iegādājusies dažas preces. Taču neviens nepieteicās ar jebkādu informāciju. 27. jūnijā Smits tika arestēts, kad viņu pamanīja dzeram alkohola bārā, kas viņam bija aizliegts. Viņa māja tika pārmeklēta un tika savākti daži pierādījumi. Taču policija atteicās atklāt, ko viņi tur atrada. 30. jūnijā tika paziņots, ka Kortnijas pazušanā tiek aizdomas par ļaunprātīgu rīcību un lietu pārņēma smago noziegumu nodaļu. 2. jūlijā pie Torbēmena dīķa tika atrasta Kortnijai piederoša lieta, un Smits atzina, ka viņš viņu paņēma tajā dienā, kad viņa pazuda. Vēl vairākas teritorijas ir tikušas pārmeklētas gadu laikā, kas pagājuši kopš tā laika, taču Kortnija nekad nav atrasta. Tā kā Smits tagad ir miris, viņš visticamāk paņēma sev līdzi visas zināšanas par viņas atrašanās vietu. Ik viens, kurš var sniegt papildu informāciju par viņas lietu, aicināts sazināties ar karalisko Ņūfaundlendas policiju pa tālruni 709 729 8000 13. Dažreiz šķiet, ka pazudusī persona vienkārši izgaisusi un vairs nekad nav redzēta. Tieši tā notika 24 gadus vecā Kaila Flaišmana pazušanas gadījumā, kurš nav redzēts vai dzirdēts kopš 2007. gada 9. novembra. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, viņa vecāki ir izteikuši minējumus, ka viņš kļuvis par noziedzīga nodarījuma upuri, un viņa mirstīgās atliekas ir apraktas zem daudz dzīvokļu nama, kas tika būvēts laikā, kad viņš pazuda. Taču tas nekad nav ticis pierādīts un joprojām ir tikai minējums.
2007. gada novembrī Kails un viņa ģimene dzīvoja Šarlotā, Ziemeļkarolīnā, un 9. novembrī viņš nolēma doties izklēdēties kopā ar dažiem draugiem. Viņi devās skatīties komēdijas izrādi un vakar noslēdza Buckhead Saloon, kur viņi iemūžināja novērošanas kameras. Pēc tam viņš tika redzēts novērošanas kameru ierakstos, ejot pa Koledžu ielu 6. ielas virzienā netālu no restorāna Fuel Pizza. Šī bija pēdējā reize, kad viņš tika redzēts, un, lai gan sabiedrībai tika nodrošināti novērošanas kameru attēli, neviens uzticams liecinieks nav nācis klajā ar jaunām ziņām par viņa atrašanās vietu. Intervijā ar ziņu aģentūru lietas galvenais detektīvs norādīja, ka policija ir apjukusi par Kaila lietu, jo nav saņemti jauni pavadieni un nav atrasti nekādi pierādījumi, kas liecinātu par to, kas ar viņu noticis. Ir izteikts pieņēmums, ka viņš kļuvis par laupīšanas upuri un ka laupītāji ir atbildīgi par viņa pazušanu. Taču arī tas nav pierādīts. Kaila lieta joprojām ir atvērta, taču tā ir nonākusi strupceļā pierādījumu trūkuma dēļ. Ik viens, kurš var palīdzēt policijai atrast Kailu, aicināts sazināties ar Šarlotes Meklenburgas policijas departamentu pa tālruni 704 336 4978. Kaila neimas lietas numurs ir MP 2456. 12. 29 gadus vecās Pegijas Magvairas pazušanas lieta ir tāda, kas ir atstājusi viņas ģimeni un izmeklētājus neizpratnē. Kopš tā laika ir video novērošanas pierādījumi, kuros redzams iespējamais aizdomās turamais, taču viņš nekad nav ticis identificēts, un Pegija joprojām ir pazudusi. 2015. gadā Pegija dzīvoja Eufolā, Oklahomā, kur viņai patika pavadīt laiku brīvā dabā, makšķerēt, doties kempingā un rūpēties par savu kazu ganāmpulku. Viņi iesaistījās vardarbīgās attiecībās ar vīrieti vārdā Thomas McIntosh, un neskatoties uz to, ka viņi ieguva aizsardzības rīkojumu pret viņu, drīz viņa palika stāvoklī un viņi palika kopā. Viņi pārcēlās uz Indiānu, lai sāktu no jauna, taču McIntosha vardarbīgā uzvedība tikai pasliktinājās. Pēc tam, kad viņš viņu žņaudza, viņa nolēma pārcelties atpakaļ uz Oklahomu, kur apmetās pie savas mātes. Tomēr McIntosh viņu pārliecināja atgriezties vēlreiz, un viņš pārcēlās atpakaļ uz Oklahomu, lai būtu kopā ar viņu un viņa dēlu. Pabeigusi medmāsu skolu, viņa ieguva darbu Wellington Hills Nursing Center un sāka satikties ar vīrieti vārdā Richards, vienlaikus izstrādājot plānu, kā aizbēgt no McIntosha. 2015. gada 16. novembrī viņa pabeidza savu mājiņu, pēc tam aizveda dēlu uz skolu. Nākamajā dienā viņa jau bija pazudusi, un viņas kravas automašīna tika atrasta bāra stāvlaukumā netālu no viņas mājām. Video novērošanas ieraksti parādīja, ka kāds iebrauc ar kravas automašīnu stāvlaukumā un atstāja to tur. Taču ieraksts bija pārāk graudains, lai varētu identificēt aizdomās turamo. McIntosh joprojām ir vienīgais aizdomās turamais viņas lietā, taču viņa vaina nekad netika pierādīta, un Pegijas lieta joprojām nav atrisināta. Par informāciju, kas palīdzētu viņu atrast, tiek piedāvāta $150,000 atlīdzība, un ikvienam, kam ir šāda informācija, jāsazinās ar McIntoshas apgabalu šerifa biroju pa tālruni 918 68 99 526 vai Oklahomas štata izmeklēšanas biroju pa tālruni 91 842 366 72 11. Tika atrasti vairāki video novērošanas ieraksti, kuros redzamas pēdējās zināmās 18 gadus vecā Teo Hiasa kustības, kurš pazudis kopš 2019. gada 31. maija. Taču, neskatoties uz to, viņš nekad nav ticis atrasts. Teo, kurš bija no Beļģijas, 2018. gadā ceļoja ar mugursomu pa Austrāliju, un neilgi pirms viņa pazušanas nākamā gada 31. maijā viņš tika fiksēts video novērošanas kamerās naktsklubā Cheeky Monkeys jaunajā Dienvidvelsā. 6. jūnijā viņa ģimene sazinājās ar Austrālijas policiju, kad viņiem neizdevās ar viņu sazināties, un viņš tika izsludināts par pazudušu. Viņa mantas tika atrastas viņa hosteļa istabā, un viņa mobilais telefons norādīja, ka tas pēdējo reizi bija aktīvs Cape Byrons apkaimē. Viņa cepure vēlāk tika atrasta Talovas pludmalē, un Google dati no viņa telefona liecināja, ka viņš bija nogriezies nepareizi pēc tam, kad tika izmests no bāra pārmērīgas apreibināšanās dēļ. Viņš vairākas reizes meklēja norādes savā telefonā, taču turpināja apmaldīties vēl vairāk, ejot pretējā virzienā nekā dati, ko viņam sniedza. Viņš nonāca dziļā krūmājā, brīžiem skrienot un pazaudējot savu cepuri, kad nogāja no takas. Viņa telefons tika izslēgts 1:02 naktī.
un viņu vairs nekad nav redzējuši. Meklēšanas rezultāti nav devuši nekādu rezultātu, un tiek piedāvāta $500,000 atlīdzība ikvienam, kurš var palīdzēt atrisināt viņa lietu. Ja jums ir papildu informācija par Teo lietu, lūdzu sazinieties ar Bairons Līča policijas departamentu pa tālruni 026 859 49 10 30. 2 gadus vecais Čads Gibsons pēkšņi pazuda 2015. gada 19. decembrī. Sākumā tika cerēts, ka video novērošanas ieraksti no centrālā skroga Ņūkvejā, Kornvolā, Anglijā sniegs pietiekamus pierādījumus, lai viņu atrastu, taču tā tas nebija. Viņa ģimene norādīja, ka viņš bija izgājis no mājām ap 10:30 vai 3:00 no rīta. Viņa pazušanas dienā. Un video novērošanas ieraksti rāda, kā viņš iet garām Frankija un Benija restorānam Austrumielā, dodoties Trīsvienības ielas virzienā 17:10. Šie attēli parāda viņa pēdējās zināmās kustības, un viņš vairs nekad nav ticis redzēts. Policija ir paziņojusi, ka viņi vēlas runāt ar 2 vīriešiem, kuri 17:10 redzēti kopā ar viņu videomateriālā. Lai gan viņi nav nosaukti par aizdomās turētajiem, jo vēlāk atgriezās bārā, pirms Čads ap 18:00 devās prom viens pats. Vēlāk tika atklāts, ka Čadam neilgi pirms aiziešanas no bāra bija konflikts ar vīriešu grupu, un viņi bija viņu nofotografējuši. Abi vīrieši, kas redzami video ierakstā, tika identificēti, un viņi tika izslēgti no aizdomās turēto loka. Tā kā netika atrasti nekādi papildu pavadieni vai pierādījumi, Devons un Kornvolas policija ir lūgusi ikvienu, kam ir informācija par Čada lietu, sazināties ar varas iestādēm, zvanot uz ārkārtas tālruni numuru 101. 1990. gada 18. martā 2 vīrieši spēja ielausties Izabellas Stjuartes Gārdneres muzejā Bostonā un izdarīja visdārgāko muzeja laupīšanu, kāda jebkad reģistrēta. Viņi aizbēga ar 12 meistardarbiem gleznām, tostarp 3, ko bija gleznojis Rembrandts, un 5, ko radījis Edgars Degā. Pazudušo mākslas darbu vērtība tika lēsta ap $500 miljoniem un tika izsludināta $5 miljonu atlīdzība ikvienam, kurš varētu palīdzēt policijai identificēt aizdomās turamos vai atrast nozaktās gleznas. Neskatoties uz šo milzīgo atlīdzību, neviens nekad netika arestēts, un neviena no gleznām nav atrasta. Dīvaini, bet muzeja video novērošanas ieraksti, kuros redzami abi laupītāji, kas apmeklē muzeju dienu pirms laupīšanas, tika publiskoti tikai 2015. gadā, 25 gadus pēc notikuma. Tiek cerēts, ka kāds atpazīs vainīgos un sazināsies ar policiju, lai viņus beidzot varētu aizturēt. Ierakstos redzam arī sarkana hedžbeka tipa automašīna, kas iespējams tika izmantota kā bēgšanas transportlīdzeklis, un varas iestādes ir aicinājušas ikvienu, kurš to atpazīst, pieteikties. Pēc apsarga, kurš tajā naktī bija dežūrā teiktā, abi vīrieši ieradās ģērbušies kā policisti un apgalvoja, ka reaģē uz ziņojumu par traucējumiem muzejā. Viņš viņus ielaida ēkā, nezinot, ka mazāk nekā pēc 24 stundām viņi nozags mākslas darbus $1 miljonu vērtībā. Viņi nekad neizrādīja nekādu ieroču, un policija par laupīšanu tika informēta tikai pēc tās izdarīšanas, kas laupītājiem deva pietiekami daudz laika aizbēgt. Nevienu aizdomās turamo nekad nav nosaukuši, un tas joprojām ir lielākais muzeja laupījums visā vēsturē. 8. 2016. gadā policija Avondeilā, Oklendā, Jaunzēlandē publiskoja novērošanas kameru ierakstus ar vairākiem aizdomās turamajiem, kuri bija izdarījuši banku laupīšanas šajā apkaimē. Taču, neskatoties uz to, ka ieraksti bija ļoti skaidri, viņi nekad nav tikuši identificēti. Abi aplaupīšanas gadījumi notika ar 4 mēnešu starpību vienā un tajā pašā bankā. Pirmais notika tajā gadā, 11. decembrī, kad pirmais laupītājs uzbruka West Force Credit Union uz Great North Road, un tajā laikā ēkā atradās vairāki cilvēki. Viņi darīja visu iespējamo, lai aprakstītu vīrieti policijai, taču viņš turēja viņu sejas paslēptas aiz savām drēbēm un nevarēja tikt identificēts. Tomēr tika pamanīts, ka viņam uz sejas bija plāksteri un roka bija iekārta lakatā. Liecinieki arī ziņoja, ka viņš velkāja saules brilles, lai slēptu savu identitāti. Viņš izmantoja lakatu, lai paslēptu savu šaujamieroci, kuru izvilka pieejot pie kasiera. Un pēc tam, kad viņš bija savācis visu naudu, ko varēja, viņš aizbēga kājām. 4 mēnešus vēlāk tā pati banka tika aplaupīta vēlreiz. 12. aprīlī vīrietis ar bandānu pār seju izmantoja to pašu darbības veidu un piegāja pie kasiera ar izvilktu šaujamieroci. Viņam bija arī saules brilles, taču joprojām nav zināms, vai tas bija tas pats vīrietis vai cits laupītājs.
Pēc tam, kad viņš aizbēga no ēkas, viņu redzēja skrienam pa piebraucamo ceļu, kas atrodas blakus bankai, un viņu neizdevās atrast. Abas laupīšanas tika izdarīta mazāk nekā minūtes laikā, un policija ir norādījusi, ka šie gadījumi varētu būt saistīti, lai gan nav zināms, vai tie paši laupītāji uzbruka divreiz. Ja jūs atpazīstat vīriešus šajā video ierakstā, lūdzam sazināties ar Avondale krimināla izmeklēšanas nodaļu pa tālruni 0921 38 44 87. Pateicoties interneta baumām, ir izplatīts daudz nepatiesas informācijas par 31 gadu vecā Keileba Perē pazušanu, kurš pazuda Edmontonā, Albertā, Kanādā 2026. gada 31. maijā. Daži avoti kļūdaini apgalvoja, ka viņš ir atrasts miris. Taču, saskaņā ar ikdienas atjauninājumiem no Edmontonas policijas dienesta, viņi joprojām aktīvi viņu meklē. Joprojām nav zināms, no kurienes radušās šīs nepamatotās ziņas, taču jāatzīmē, ka tās nav patiesas. Kālebs pēdējo reizi tika redzēts novērošanas kameru ierakstos, kad viņš ap pulkstens 18:45 staigāja pa Tanagore Close. Un tajā redzams, ka viņš to darot, skatās savā telefonā. Policija ir lūgusi apkārtnes iedzīvotājus pārskatīt savas novērošanas kameras ierakstus, ja tajā dienā būtu redzams Kālebs. Un cerams, ka viņa kustības pēc šī pēdējā novērojuma palīdzēs noskaidrot viņa atrašanās vietu. Viņa ģimene ir norādījusi, ka Kālebs vienmēr uztur saziņu ar viņiem, tāpēc viņa pazušana ir ļoti neparasta. Tas ir radījis bažas, ka tajā dienā ar viņu varēja notikt kas nelāks, taču šobrīd nav aizdoma par noziedzīgu rīcību. Video ierakstā Kālebs ir ģērbies tumšā kapučjakā, haki krāsas biksēs, melnā beisbola tipa cepurē un melnos apavos. Viņu raksturo kā brūniem matiem un lazdu krāsas acīm, kā arī 5 pēdu 9 colu augumu. Viņu var atpazīt arī pēc pulksteņa tetovējuma uz labās apakšdelma un liesmas tetovējuma uz labā tricepsa. Nav zināms, kādi bija viņa plāni pirms viņš pazuda. Un tāpēc neviens nezina, kurā virzienā viņš devās pēc tam, kad viņš pēdējo reizi tika redzēts video materiālā. Ik viens, kam ir video materiāli ar Keilebu vai papildus informāciju par viņa lietu, aicināts sazināties ar Edmontonas policijas dienestu pa tālruni 78 04 23 45 67. Viņi var arī zvanīt, izmantojot mobilā tālruni taustiņu #37. Pēc 47 gadus vecā Džo Vorena pazušanas tika publiskoti 6 novērošanas kameru ieraksti. Viņš neatgriezās mājās 25. jūlijā tajā gadā, un kopš tā laika nav redzēts. Tajā laikā Džo dzīvoja Haknijā, Austrumlondonā, Anglijā, kopā ar savu māsu Rosie, kura kopš tā laika ir vairāk kārt vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu sniegt informāciju. Viņi bija dzīvojuši kopā vairāk nekā 10 gadus, un Rozi medijiem pastāstīja, ka viņas brālis pēdējo reizi tika redzēts tajā gadā, 25. jūlijā, netālu no Maršgeitas tilta Haknijas purvos ap pulksten 9:30 no rīta. Video novērošanas ierakstā, ko vēlāk ieguva izmeklētāji, Džo redzams izejam no senniecības ēkas pie Maršgeitas tilta, un viņš izskatās pilnīgi mierīgs ejot garām kamerai. Joprojām nav zināms, kur viņš devās pēc tam, un tāpēc policijai neizdevās viņu atrast. Viņi arī nav norādījuši, vai Džo lietā tiek aizdomas par ļaunprātīgu rīcību, un viņa ģimene izmisīgi meklē atbildes. Tika pārmeklētas vairākas teritorijas Austrumlondonā, un apkārtnes iedzīvotāji tika iztaujāti gadījumā, ja kāds būtu pamanījis Džo pēc pēdējās redzēšanas. Šajā video ierakstā taču nekādi papildu pavadieni nav saņemti, un viņa liktenis joprojām nav zināms. Viņa ģimene ir izvietojusi plakāts vairākās vietās, lai pievērstu uzmanību viņa lietai, taču neviens nav nācis klajā ar papildu informāciju. Papildu meklēšanas tika veiktas Eppingas mežā, taču bez rezultātiem. Džo māsa saka, ka viņam ir īsi brūni mati, kas augšpusē kļūst ratāki. Viņa augums ir 6 pēdas un 3 colas, un viņam ir slaida ķermeņa uzbūve. Video ierakstā viņš ir ģērbies kamuflāžas jakā, zaļās biksēs un melnos sportāpavos ar baldām zolēm. Ja esat pamanījis Džo vai zināt, kur viņš varētu atrasties, lūdzu zvaniet uz ārkārtas tālruni 101 un sniedziet informāciju, norādot 23 MIS 02 5447. 5. Apmēram pulksten 6:00 no rīta. 2026. gada 9. maijā kāds vīrietis vilcienā no Stokvelas, Londonā piedzīvoja šausminošu pārbaudījumu, kas joprojām nav atrisināts. Viņš policijai stāstīja, ka pie viņa pienāca 2 vīrieši, kuriem acīm redzami bija ļauni nodomi.
Viens no vīriešiem pēkšņi sagrāba viņa somu, kuru viņš bija nolicis uz blakus esošā sēdekļa, taču viņš to uzreiz atguva, jo tajā atradās vairākas viņa personīgās mantas. Abi laupītāji to neuztvēra labi un uzbruka viņam ar stikla pudelēm. Sadursme pārcēlās uz peronu Londonas Viktorijas stacijā, un abi uzbrucēji bija spiesti bēgt, jo sāka pulcēties liels cilvēku pūlis. Cietušais tika nogādāts tuvējā slimnīcā, kur viņam sniedza palīdzību traumu dēļ, tostarp laustas, žokļa un galvas griezumu dēļ. Novērošanas kameras fiksēja abus laupītājus, kad viņi pameta staciju, un attēli ir padarīti pieejami sabiedrībai gadījumā, ja kāds pazīst kādu no šiem diviem vīriešiem. Viens ir ģērbies zaļā treniņtērpā, bet otrs valkā melnu sporta džemperi ar kapuci, melnus džinses un melnus zābakus. Novērošanas kameru attēli ir publiskoti arī saistībā ar atsevišķu incidentu, kas notika Oksfordas cirkla metrostacijā 2026. gada 8. martā. Aptuveni pulkstens 15:15. Tajā dienā divi vīrieši mēģināja atņemt vīrietim telefonu, kad viņš izkāpa no vilciena. Divi Lielbritānijas transporta policijas darbinieki bija notikušā liecinieki un konfrontēja abus vīriešus. Taču viņi tika piekauti un vainīgie veiksmīgi aizbēga. Video novērošanas attēli ar viņu sejām ir publiskoti un tiek gaidīts, ka viņi drīzumā tiks aizturēti. Ik viens, kam ir informācija par kādu no šiem noziegumiem, tiek aicināts zvanīt uz Crime Stoppers pa tālruni 08 00 55 51 111. 2026. gada 9. jūnijā policija Fročamā, kas atrodas Čelsijā, Anglijā, izplatīja publisku aicinājumu sniegt informāciju par 71 gadu vecā Pītera Konveja pazušanu, kura ģimene arvien vairāk uztraucas par viņa labklājību. Tiek uzskatīts, ka savas pazušanas dienā Pīters devās kājām no Airedale Drive apkaimes uz Fročamu, Sutton Weaver virzienā. Kad viņš tajā vakarā neatgriezās mājās, viņa ģimene sāka uztraukties un sazinājās ar policiju. Tiek uzskatīts, ka viņš joprojām pārvietojās kājām, kad pazuda. Taču apstākļi, kas saistīti ar viņa pazušanu, joprojām ir noslēpums. Nav atrasts nekas, kas norādītu, kurā virzienā viņš devās pēc tam, kad viņu fiksēja novērošanas kameras. Un tāpēc policija ir lūgusi ikvienu, kurš tajā dienā redzēja Pīteru, sazināties ar viņiem. Ja viņi spēs apstiprināt viņa klātbūtni citā vietā, vēlāk tajā dienā, viņi varētu izveidot viņa pārvietošanās chronoloģiju tajā dienā, un cerams, ka tas palīdzēs atrast Pīteru un atvest viņu mājās pie ģimenes. Arī viņa ģimene ir vērsusies pie viņa tieši, lūdzot viņu sazināties ar viņiem, lai paziņotu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Ja tas tā ir. Viņš ir ģērbies pelēkā tēkraklā, melnā pufīgā jakā, zilās sporta biksēs, kājās ir pastaigu apavi un uz muguras mugursoma. Ik viens, kurš ir redzējis Pīteru, tiek lūgts sazināties ar Češijas policiju pa tālruni 101, norādot lietas atsauces numuru IML 234 6179. Ir aizturēts aizdomās turamais 24 gadus vecās Ališas Apostolovas Bojarinas pazušanas lietā, kura pazuda no Dārhemas, Anglijā 2022. gada janvārī. Taču viņa nekad nav tikusi atrasta. Tajā laikā viņa dzīvoja Eštonā pie Lainas, Teimsaidas rajonā, Lielajā Mančestrā, un 2022. gada 14. janvārī viņu savāca vīrietis, kurš brauc ar zeltainas krāsas Volkswagen Passat sedanu. Pēc tam viņa tika redzēta novērošanas kameru ierakstos Āzda lielveikalā kopā ar vīrieti, kurš domājams bija minētās automašīnas vadītājs. Ierakstā redzams, kā viņa, turot zaļu iepirkumu grozu, aplūko vairākas preces veikala plauktos. Vīrieša seja bija aizsegta ar cepuri un medicīnisko sejas masku. Tāpēc viņu nevarēja identificēt, jo viņa seja nekad nebija skaidri redzama. Abi izmantoja Alīsijas bankas karti, lai samaksātu par pirkumiem, un pēc tam tika redzēti dodamies prom. Aku liecinieki paziņoja, ka viņi tika redzēti tajā pašā automašīnā, kad tā tika vadīta no Glossopas uz Čapelu an Lefritu, Derbišīrā. Viņa tika izsludināta par pazudušu pēc tam, kad nebija sazinājusies ar ģimeni, un izmeklēšanas laikā policija viņas lietu pārkvalificēja par slepkavības izmeklēšanu, lai gan Alīsija vēl nebija atrasta. 2022. gada martā tika arestēts vīrietis vārdā Deivids Aleks Teilors, taču viņš tika atbrīvots pret drošības naudu. Viņu atkārtoti apcietināja tikai 2024. gada martā, un pašlaik viņš joprojām gaida tiesu. Viņš nav atzinis savu vainu, taču viņam ir izvirzīts arī apsūdzības par uzbrukumu policistam, kamēr viņš 2024. gadā atradās ieslodzījumā Franklendas cietumā.
Ik viens, kam ir papildu informācija par Alīsijas lietu, piemēram, papildu video novērošanas ieraksti no tās dienas, aicināts sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 101. Visām saņemtajām norādēm tiks sekots līdzi. 21 gadu vecā Sārma Heslopa, kura nāk no Southamptons, Anglijā, pazuda 2021. gada martā, kad viņa atradās uz Siren Song katamarāna, kur viņa un viņas draugs Ryans Bains strādāja kā pavāri. Viņas pazušanas laikā katamarāns bija devies uz Virģīnas salām, un 7. martā viņi tika redzēti vakariņojam St. John's salā. Viņiem vajadzēja būt atpakaļ uz katamarāna līdz 22:00 Covid-19 ierobežojumu dēļ, bet pēc Ryan teiktā viņi atgriezās daudz agrāk. Viņš policijai teica, ka Sārma jau gulēja līdz 22:00. Un kad viņš viņu pārbaudīja vēlreiz 2:30 naktī, viņa vairs tur nebija. Viņš informēja policiju, kas viņam lika sazināties ar krasta apsardzi, taču viņš to izdarīja tikai tajā dienā 11:45. Tas nozīmēja, ka kopš Sārmas pazušanas bija pagājušas 9 stundas, kas izraisīja aizdomas Sārmas ģimenē. Dīvaini, ka katamarāns nekad netika pārmeklēts, lai gan policija vienā brīdī uzkāpa uz klāja. 9 dienas vēlāk kāds vīrietis no St. John's sazinājās ar policiju, lai ziņotu, ka viņš bija dzirdējis kliedzienu no tās vietas, kurā naktī, kad pazuda Sārma, bija pietauvots katamarāns. Un iesaistījās FIB. Tika publiskots novērošanas kameru ieraksts, kurā redzams, kā pāris pamet restorānu, un viņas ģimene norādīja, ka šajā ierakstā viņa ir ģērbusies citādās drēbēs nekā tās, kuras aprakstīja liecinieki, kuri viņu redzēja pēdējo reizi. Nevienu nekad nav nosaukuši par aizdomās turamo Sārmas lietā, taču daudzi uzskata, ka Ryans zina vairāk nekā atklāja. Tas ir saistīts ar milzīgām laika atšķirībām starp brīdi, kad viņa pazuda, un brīdi, kad viņš ziņoja par to krasta apsardzei. Ryans nekad nav ticis oficiāli nopratināts policijā, un joprojām nav skaidrs, vai viņš ir atbildīgs par viņas pazušanu. Ik viens, kurš var sniegt papildu informāciju par Sārmas lietu, tiek aicināts zvanīt uz Crime Stoppers USVI pa tālruni 800 222 8477. Pirmkārt, Edmontonas policijas dienests ir publiskojis laika grafiku par to, kas ir zināms par 24 gadus vecās Natanāsas Morastī pazušanu. Viņa ir Pītera Balantaina Kriju nācijas locekli, kas atrodas Princa Albertā, Ziemeļsaskačevanā. Viņas pazušanas brīdī, 2025. gada 9. maijā, viņa apciemoja draugus Edmontonā un bija tur ieradusies kopā ar vairākiem citiem draugiem. Natanāsa tika redzēta novērošanas kameru ierakstos 2025. gada 5. maijā, kad viņa apmēram 1:30 naktī izgāja no Continental Inn viesnīcas. Viņa aizbrauca ar savu automašīnu Hyundai Tucson, kas 8 minūtes vēlāk tika redzēta atgriežamies pie viesnīcas. Viņa atkal aizbrauca 2:37 naktī. Un tad viņa redzēja 7-Eleven veikalā 156. ielā un 107. avēnijā, no kura viņa aizbrauca 2:55 naktī. Tiek uzskatīts, ka pēc tam viņa brauca cauri Edmontonas, Sherwood Parka, Baklendas, Nordegas un Lake-Louisas apgabaliem, un 6. maijā viņas automašīna tika pamanīta braucam cauri Britu Kolumbijai. Nākamajā dienā tā tika pamanīta uz prāmja, kas devās uz Nanaimo, un 10. maijā tā tika aizvesta atpakaļ uz Edmontonu. 12. maijā tā tika pamanīta Lloydminsterā, un 3 dienas vēlāk tā tika atrasta pamesta un pārkrāsota Džeimsa Smita Krī nācijas teritorijā Saskačevanā. Transporta līdzeklis un apkārtējā teritorija tika pārmeklēta, taču nekādas Natanāsas pēdas netika atrastas. Viņa nav sazinājusies ar savu ģimeni kopš tā laika. Ik viens, kurš zina, kur atrodas Natanāsa vai var sniegt papildu informāciju izmeklēšanai par viņas lietu, aicināts sazināties ar Edmontonas policijas dienestu pa tālruni 7 804 234 567.